Un tagad pienācis laiks sen solītēm stāstam par jauno Porsche Taycan. Šobrīd es atrodos Spānijā, netālu no Seviļas, sacīkšu trasē, par kuras eksistenci nemaz nenojautu. Un šī ir tā vieta, kur es iepazīšos ar jaunā Taycan spējām. Lai gan uzlabotais Taycan ārēji izskatās ļoti līdzīgs oriģinālajam, tas uzlabots pilnīgi visos parametros. Un, kas svarīgi, visās modeļu versijās, ieskaitot paaugstināto Cross Turismo. No ikdienas lietošanas aspekta būtiskākais jaunums ir par 35% lielāka sniedzamība. Tas ir par 175 km vairāk nekā līdz šim, sasniedzot teorētisko maksimumu 678 km. Pat ja reālais ir par kādiem 100 km mazāks, vienalga paliek iespaidīga distance ar vienu uzlādi. Maksimālā uzlādes jauda tagad ir 320 kW, bet uzlādes porti ir abās pusēs. Lielākās baterijas ietilpība izaugusi no 93 līdz 105 kWh. Piemēram, ja agrāk pie 15 grādu apkārtējās temperatūras Taycan baterija no 10 līdz 80% uzlādējās 37 minūtēs, tad tagad tas notiek divreiz ātrāk – 18 minūtēs. Pat rekuperācijas jauda izaugusi par veselu trešdaļu – no 290 līdz 400 kW. Porsche jau nebūtu Porsche neizdomātu kādu tādu interesantu feature, un jaunajā Taycan tā ir šāda. To sauc par komforta iekāpšanas funkciju. Proti, tad, kad mēs atveram durvis, tad automašīna drusku piepaceļās, lai nav jāsēžās tik zem. Pieņemsim, ka iekāpšana bija ērtāka, bet vispār, ja nepatīk zemes automašīnas, tad labāk pirkt Porsche Cayenne. Ja mēs skatāmies uz Taycan salonu, tad tas zināmā mērā ir tikpat spartisks, kā tas bija pirms gadiem 4, kad iznāca šīs automašīnas pirmā paudze. Tomēr jaunajam Taycan ir citāda stūra un par piemaksu atsevišķs ekrāns blakus sēdētājiem, gluži kā Cayenne. Bet kā tad ar jaudu un ātrumu? Te arī viss ir kārtībā. Pat bāzes Taycan attīsta 435 zirgspēkus un 4,8 sekundes līdz 100. Kamēr Taycan S tie ir gandrīz 600 zirgspēki un 3,7 sekundes. Turbo un Turbo S jau ražo ap 900 zirgspēku un pātrinās zem 3 sekundēm. Tik tālu sniedzas teorētiskā informācija, taču, kā teica Wolfgangs von Goethe, visa teorija ir pelēka, tikai dzīves koks ir mūžam zaļš. Šajā gadījumā tas dzīves koks ir spilgti lilā, jo es esmu noskaņots izbraukt ar Weissach izlaidumu. Weissachā atrodas Porsche jaunrades smadzeņu centrs un Porsche motorsporta mājvieta. Jaunā Taycan radības kronis ir Turbo GT ar līdz pat 1108 zirgspēkiem. Un violetais Purple Sky briesmonis tam līdzās ir Turbo GT ar Weissachas pakotni. Tas ir automobils, no kur izvākts ārā viss liekais, un šis ir viss tuvāk tai mašīnai, ar kuru Porsche uzstādīja 2 pasaules ātruma rekordus vai 2 apļa rekordus 2 dažādās trasēs. Visu laiku jaudīgākais sērija Porsche pat vēl nav pārdošanā, taču tam tiešām jau pieder 2 rekordi ielas elektromobīļiem. Viens šī gada februārī tika uzstādīts Laguna Seca trasē Kalifornijā. Otrs, kur gan citur, ja ne Nordschleife, kur rūpnīcas pilots Lars Skerns pārspēja pats savu iepriekšējo rekordu par 26 sekundēm. Reizēm patiešām šķiet, ka Porsche liek Nordschleife sarauties. Aizmugurē nav sēdekļu, to droši vien var redzēt. Šie sēdekļi, kuros es sēžu, regulējas tikai manuāli, kā sacīkšu automašīnās. Ja gribas komfortu ar podziņām, tad ir jāpārsēžās tur. Uz parasto Turbo GT tur ir visas iespējamās ekstras, elektriskie krēsli un tā tālāk. Līdz ar to Weissachas pakotne ir par 75 kg vieglāka nekā Turbo GT parastais, taču ar to vēl nepietiek, lai iekarotu citu ātruma dimensiju. Un tā esmu saņēmis pēdējos norādījumus no Porsche instruktora. Mums nācās mazliet pagaidīt, lai iepriekšējā grupa dodas trasē, jo viņi esot lēnāk par mums. Pīt kā vienādas jaudas violetiem aparātam ir jaudīgāks invertors un tā pati Porsche Active Ride piekare, kas lika Turbo GT pakniksēt stāvvietā. Bet šeit tā prot ko vairāk. Kā, cik ātri un kādā veidā šī balstiekārta var izbalansēt automašīnu un būtībā savākt to arī līkumā, tas ir vienkārši apbrīnojami. Nevienam Taycan pat Turbo GT uz stūres nav nekādu pārslēdzēju, bet Weissachas raķetei ir pat 2. Ar vienu es varu izmainīt rekuperāciju,
Ar otru savukārt es varu ieslēgt tā saucamo uzbrukumu, jeb attack mode. Un tad uz 10 sekundēm man būs vēl par 120 kW vairāk. Porsche atzīst, ka rekorda apļos uzbrukuma režīmu nācies izmantot vairāk kārt. Man pietiks ar vienu reizi. Tātad nospiežam bremžu pedāli, turam, spiežam akseleratoru un aiziet. Tieši žēlīgais! 2,2 sekundes līdz 100, nu jau ir 220. Īpašā Taycan Turbo GT versija uzbūvēta, lai pierādītu Porsche varēšanu ārpus iekšdedzdzinēja orbītes. Realizētu ielas auto Formula E iestrādes, kā arī lai noslaucītu degunu jaunu uzņēmumiem, kas uzskata, ka pietiek uzbūvēt elektromobīlu ar 1000 zirgspēkiem un visi viņiem aplaudēs. Nu ko, attack mode? Slimi. Bet man patīk. Atšķirībā no viena amerikāņu konkurenta, Taycan Turbo GT šo triku var izpildīt vairāk kārt un pēc ļoti īsas pauzes, nevis tikai reizi dienā. Nu jāsaka, ka jaunais Porsche Taycan man ir gandrīz pārliecinājis. Taču tikai gandrīz. Kā gan viņiem izdevies šo mašīnu uztaisīt par 75 kg vieglāk, ja tajā patiesībā ir vairāk tehnoloģija nekā standarta automobīlī? Tagad jūs zināt atbildi – izvākt visu lieko. Ļoti labs piemērs ir uzlādes ports. Tas ir tikai vienā pusē, un vāciņš vienmēr būs manuāli atverams, tātad nebūs elektrisks. Nu, es domāju, ka nākamais līmenis būtu izgatavot lielāko daļu stikla no polikarbonāta, kā tas ir ātrākajiem Porsche GT3. Katru reizi izbraucot ar šādām automašīnām, man rodas arvien lielāka pārliecība, ka, lai kaut ko tādu pilotētu, ir nepieciešams kaut kāds īpašas tiesības, īpaša vadītāja apliecība. Nu, ne gluži tā kā autosporta licences, bet vismaz kaut kāds tāds papildus tests. Bet lai nu paliek, šis automobīls mūsu un citās ielās būs ārkārtīgi rets, toties ierindas Taycanu, gan mēs sastapsim daudz biežāk. Un te nu ir divas labas ziņas. Pirmkārt, Porsche ir pierādījis, ka ir dominējošā marka, pat elektroautomašīnu ražošanā. Un otrkārt, ka elektromobīls, jeb elektrisks Porsche spēj būt tikpat aizraujošs kā benzīna mašīna.